Sveicinoti raidījumā Latgales stunda. Ar jums kopā Marta Puzāka. Jau pirmā mēneša Latvijā Saeima apstiprināja jaunu ministru kabinetu. Pēc dronu incidentiem Rēzeknē no amata atsakopa aizsardzības ministrs Andris Sprūts, kas raisīja politiskas diskusijas par aizsardzības jomu un valdības darbu. Līdz ar valdības maiņu ministru krāslūs nonākuši arī jauni vārdi. Tūs vidā arī Raivis Melnis, kurš kļuva par aizsardzības ministru. Itūreiz raidījumā esam aicinājuši pošu ministru, kap porunotu jo personīgu ceļu no militāro dienesta da politikai, kā arī redzējumu par Latvijas drošības aizsardzības izaicinājumiem turpmākajiem plānim jaunajā amatā. Aizsardzības ministru Raivi Melni satiekam pēc ministru kabinetu ārkārtas izbraukuma sēdes Lūznavā, kura īpaša uzmanība vērsta tieši austrumu pierobežai drošības un attīstības jautājumiem. Tad pirmais jautājums būtu arī, kādi tad ir galvenie secinājumi pēc izbraukuma sēdes? Tad varat atgādināt. Labdien latgalīšiem, labdien Latvijai. Izbraukuma sēde Lūznavā bija nozīmīga ar to, ka fokusējās uz austrumu robežas drošību. Latgales drošības stiprināšanu, bet tas nav runa par Latgales drošību. Iet runa par Latvijas un par NATO un par Eiropas drošību. Latgale, tāpat kā Latvija, ir daļa no lielas Saeimas. Mēs pārunājam ļoti daudzus jautājumus. Man kā ministram galvenie temati bija austrumu robežas stiprināšanas pasākumi, kur ziņoja ministru kabinetam par veicamajiem darbiem, robežas stiprināšana, dažādu šķēršļu izvietošana, prettanku grāvju rakšana, materiālu tehnisko līdzekļu parku izveidošana, iepirkumi, kur mēs veiksim dažādus iepirkumus, lai stiprinātu mūsu aizsardzības spējas, kas sevi ietver gan prettanku mīnu, gan sprāgstvelu, gan artilērijas sistēmu, gan dronu iepirkumi, gan dažādi sensori, kas ir radari. Šīs tikai ziņots ministru kabinetam, papildus mēs pārunājam un ziņojam par iespējām palielināt Nacionālo bruņoto spēku klātbūtni Latgalē, šajā reģionā, lai vairotu drošības sajūtu un būtu gatavi atvarīt jebkāda veida incidentu, kas šeit varētu notikt Latvijā. Par mūsu klātbūtnes stiprināšanu gribētu uzsvērt pāris punktus. Viens mūsu vadkaravīru izvietošanu un apmācību, bāžu, ne tikai apmācību, bet arī dienestu vietu izveidi šeit, kā pieņemsim šī bāze Lūznavā, Daugavpilī, kur mēs plānojam arī 28. gadā izvietot mūsu vadkaravīrus. Alūksne, jā, nav Latgale, bet turpat blakus vien ir. Un tad arī tur mēs plānojam, un jau patreiz notiek karavīru apmācība. Tad šī klātbūtne jau ar vadkaravīriem, viņu palielinājums. Nākošie soļi mūsu regulāro bruņoto spēku vienību, dalība dažādās mācībās kopā ar mūsu sabiedrotajiem, citu NATO valstu karavīriem. Nākt iekšā šeit, vairāk trenēties kopā ar 3. Latgales brigādi, ar zemesargiem, kopā ar valsts robežsardzi, veicot dažādus uzdevumus. Tas būs papildus. Protams, jāmin arī mūsu Radziņu militārās izglītības skolas atvēršana 1. septembrī, kas būs sava veida klātbūtnes radīšana un jauniešiem arī dodot iespēju iegūt militāri profesionālu izglītību, veidojot no viņiem līderus, kas nākotnē varbūt izvēlēsies dienestu šeit pat Latgalē, vai arī kļūs par veiksmīgiem uzņēmējiem, līderiem citās nozarēs. Un kā pēdējais punkts bija pretdrona aizsardzības, jeb pretgaisa aizsardzības sistēmas pilnveidošana šeit austrumu pierobežā. Un šodien, kā jūs arī preskonferencē minēju, tad mēs šodien izvietojām
šeit vienā no pretgaisa aizsardzības atbalsta punktiem Latvijā ražotas pretdronu sistēmas, dronus pārtvērējus, tika saintegrēti kopējā radaru, teiksim, tādā bildē, lai mēs redzētu, un šie droni efektīvi varētu iznīcināt triekt lejā ielidojušos no Krievijas, no Baltkrievijas, jebkura veida dronus. Tātad, atstājot NATO sabiedroto lidmašīnas kā otro plānu, lai viņi gadījumā, ja nepieciešams, var reaģēt un iznīcināt dronus, bet primāri mēs veidojam sistēmu, un patreiz viena sistēma mums jau šeit ir uz vietas izveidota, caur kuru mēs mācīsimies, attīstīsim un veidosim kompleksu risinājumu, lai nosegtu visu Latvijas austrumu robežu, tādējādi dodot vēl daudz lielāku drošības sajūtu mūsu iedzīvotājiem, kad viņi varēs gulēt mierīgi. Tātad tos ir vairākas lietas, kas ir plānotas nākotnē, bet kas tad ir tie praktiski gaidāmākie darbi, tos primāros lietas, kas būtu tagad jāveic turpmākajos dienos laikā? Turpmākajās dienās vienotīgi mums ir jāstrādā ar mūsu industriju, cieši strādājot kopā, lai mēs panāktu to, ka pēc iespējas vairāk pretdronu sistēmas mēs varam izvietot pierobežā. Mums ir jāstrādā ar mūsu sadarbības partneriem, lai mēs varētu iegādāties specifiskas programmatūras un papildus radaru sistēmas, kuras mēs arī izvietosim šeit Latgalē, pierobežā. Tie ir tādi soļi, kas nodrošinās mūsu iedzīvotāju pārliecību, ka jā, tiešām mūsu debesis paliks daudz drošākas un varēs bērni iet skolā mācīties. Un nebūs jāskrien, jāmeklē patvērums, kad mēs ar to visu cīnīsimies un veidosim šo sistēmu tādu. Jau ir pagojis mēnesis, ka jūs esat ministra amatā. Ja varbūt citamā mēneša laikā, kas jūsuprāt pašam ir tos svarīgākos, reāli jau paveiktos lietas? Pati svarīgākā arī bija šī pretdrona aizsardzības izveidošana. Tas bija tas, kur mēs kopā ar bruņoto spēku komandieri, kopā ar aizsardzības ministrijas komandu, ar industriju rūpīgi daudz strādājam, lai mēs panāktu to, ka pirmās sistēmas mums ir izvietotas šeit, šodien, jau Latgalē. Tas bija tas smagākais un intensīvākais darbs. Protams, komandas veidošana un tāda uzticības atgūšana. Tas bija tie tādi lielākie darbi. Aizsardzības ministra amatam jūs virzēja Evika Siliņa, kurai uz to brīdi bija toštota padomnieks un pats arī atcerodot Ukrainā tamā brīdī. Kā jūs uztverat tādu pīdavojumu, cik izaicinoši bija tad pašam no dienesta porīt politikā? Pateicos bijušajai premjerministras kundzei Evikai Siliņai par šo izrādīto uzticību un kad viņa piedāvāja ieņemt šo amatu. Protams, izaicinoši. Negaidīti, izaicinoši, liela atbildības sajūta un smags lēmums, bet tā apziņa, kad es saprotu, kas ir aizsardzības sistēmai vajadzīgs un kā viņu mēs varam uzlabot, strādājot kopā ar aizsardzības ministrijas darbiniekiem, ar bruņoto spēku komandieru, ar viņu karavīriem. Tad es pieņēmu lēmumu, kad es iešu, pieņemšu šo uzaicinājumu un darīšu visu, lai nodrošinātu veiksmīgu šī uzdevuma izpildi. Jā, kā varbūt jūs pats jūtat sitamā amatā, kā atsevišķi tad komandēt militāro vienību un vadīt ministriju? Būt karavīram ir vieglāk. Un komandēt arī ir vieglāk. Tā ir mana personīgā pieredze.
civilais amats, šis ministra amats, tas ir kaut kas jauns, nepierasts. Un daudz lielāka atbildība, daudz plašāks jautājumu loks. Un tomēr visa izglītība, visa dzīve ir pavadīta formas tērpā, kur ir noteikta kārtība, pavēles un uzdevumi. Šeit pieredze, kas ir iegūta militārajā dienestā, protams, palīdz. Ja viņas nebūtu, būtu daudz sarežģītāk. Un ja nebūtu fantastiska komanda apkārt, tad būtu vēl grūtāk. Pēc saliekot šo te visu, ir grūti, izaicinoši, bet lēniem soļiem ejam uz priekšu, lai maksimāli efektīvi izmantotu šo laiku un paveikt tās lietas, kuras es esmu apņēmies. Un kas jūs atbalsta tādā saspringtā laikā būt par aizsardzības ministru? Mana komanda apkārt aizsardzības ministrija, bruņotie spēki, ģimene, tie, kas atbalsta un tie, kas palīdz iet virzīties uz priekšu un strādāt. Protams, ģimene ir tā, kas cieši zaudē, jo laika priekš viņiem ir ļoti maz. Bet arī ģimene apzinās, kāpēc es izvēlējos šo amatu un piekritu šim uzaicinājumam. Pateicīgs ģimenei par to, ka viņi atbalsta. Un zinu, ka ar tādu fantastisku komandu, kas man ir apkārt, varēs šajā laikā sasniegt tos uzdevumus. Un, kā zināms, jūs arī pats esat no Bovu puses, no Latgolas. Vai tieši tā dzimto vieta jūs jums dod tādu lielāku izpratni tieši par austrumu pierobežas specifiku? Kā jūs tā kā labāk porzināt tos lītas? Lielāku atbildību. Bet, protams, izpratni par Latgali dod lielāku, jo daļa dzīves ir pavadīta Latgalē un saknes joprojām palika Latgalē. Lai es arī nerunāju latgaliski, bet sirds ir no Latgales un es ļoti lepojos, ka es esmu no Latgales. Bet ir viena lieta. Mēs nerunājam tikai par Latgali. Latgali ir tā vieta, bet tas ir par Latviju. Tas uzdevums, ko es daru, tas uzdevums, ko dara bruņotie spēki, ir par Latviju. Mūsu Latvijai, mūsu NATO sabiedrotajiem un Eiropas Savienībai, kuru mēs kā robeža ārēji arī sargājam ar savu ieguldījumu. Paturpinot arī jau Latvijas kontekstā, tad arī pirmā ministru kabineta apstiprināšanas jūs jau bijat publiski norādījis tos savus 3 galvenos prioritātes. Tātad porņemt Ukrainas pieredzi, stiprinot gaisa telpu austrumu robežu un veicinot Latvijas aizsardzības integrēšanu NBS. Un tad paturpinot vairāk par katru no prioritātēm, tad jūs jums pašam ir labi zinama Ukrainas pieredze. Kas tad būtu tos lietas, ko jūs redzat, ko Latvijai šobrīd būtu jāsavāc no Ukrainas pieredzes un jāievīš aizsardzības jomā? Kā tad varbūt arī ņemt to piemēru un veicinot sadarbību? Mūsu Latvijas karavīri jau ļoti daudz mācās no Ukrainas. Ir bijuši Ukrainā, Ukrainas karavīri ir bijuši šeit Latvijā, un mēs pārņemam to pieredzi. Varbūt ne tik intensīvi, kā vajadzētu un kā gribētos, ņemot vērā arī daudzos uzdevumus, kas viņiem ir jādara. Bet ar savu izpratni, pavadot laiku Ukrainā, es varu vairāk pievērsties uzmanību šiem lietām, Ukrainas pieredzes integrēšanā. Un tas ir gan cīņa ar pretdroniem, gan dronu izmantošana, dažādu dronu, kas ir gaisa, zemes roboti, gan jūras droni, viņu integrēšana vienībās, jo es to esmu redzējis tur, kā viņi izmanto, kāpēc viņi izmanto un cik strauji viss tas mainās. Un tas ir tas, kas mūsu karavīriem ir jāmācās, ir jāspēj integrēt savās vienībās. Tā ir tā pieredze no jaunajām tehnoloģijām. Protams, arī neaizmirstot
gan kājnieku kaujas mašīnas, gan tradicionālu karošanas mākslu. Viss tas paliek, artilērija, prettanku mīnas, tanki. Viss tas paliks lidmašīnas, un tas arī. Un tad ir jāiemācās mums šo savienot un izmantot šīs jaunās tehnoloģijas, jauno realitāti kopā ar to, ko tradicionāli mēs esam mācījušies. Tas būtu par Ukrainas pieredzes pārņemšanu. Par industriju es jau minēju. Ukrainā industrija strādā roku rokā ar karavīriem, ar vienībām uz zemes. Industrijas pārstāvji ir gandrīz pirmajās līnijās frontē. Viņi skatās, kas strādā konkrētai sistēmai, kas nestrādā, un tad uzreiz veic uzlabojumus, balstoties uz karavīru atziņām, viņu novērojumiem. Mums patreiz industrija ir mazliet nost. Tad mums ir jāpanāk, ka industrija, tā kā mēs arī izvietojot tagad pretdronu sistēmas, šeit Latgalē mēs industriju vairāk ieliekam iekšā jau šeit vienībās, kad mūsu karavīri spēj daudz efektīvāk runāt, un viņiem ir tiesības runāt ar industriju. Pateikt, man patīk šī lieta vai nepatīk, lūdzu nomainiet to, un industrija ir spējīga to izdarīt, jo saprot, ko izdarīt un kāpēc to izdarīt. Tā ir tāda otrā lieta. Un tad trešā pārveidošana, transformācijas. Neteikt, ka pārveidot bruņotos spēkus, bet viņus uzlabot, padarīt daudz efektīvākus mūsdienu apdraudējumam, mūsdienu kaujas pieredzei, kur bruņotie spēki veido savas spējas ne tikai uz kājnieku kaujas mašīnām, uz artilērijas, uz taktikas, ko mēs esam mācījušies, bet arī ņem šo pieredzi un liek iekšā savās vienībās, vienību struktūras pamainot, ieliekot papildus dronu sistēmas, pretdronu sistēmas, dažādas programmatūras, kas atvieglo lēmumu pieņemšanu, mākslīgais intelekts, kas nodrošina karavīriem ieraudzīt, pieņemt lēmumu un iznīcināt pretinieku daudz ātrāk nekā to var izdarīt pretinieks. Būt daudz efektīvākam un iznīcinošākam nekā pretinieks, saglabājot savu izdzīvošanas spēju. Bet cik ilgs laiks, piemēram, būtu nepieciešams, lai īvīstu tos jūsu nosauktos lītes? Tas laikam nav tāds īstermiņa process, bet tas nav īstermiņa process, bet ir jāsāk, ir jāspēr pirmie soļi un jāiet tādā virzienā, lai mēs varētu sev mainīt domāšanu un pieņemt to, ka mūsu pretinieks Krievija karo arī savādāk, viņi mācās karot. Mums ir jāmācās no Ukrainas, lai mēs ar saviem resursiem pieejamiem un savu teritoriju varētu efektīvi mūsu pretinieku iznīcināt un sevi saglabāt. Tas nebūs ātri. Tas būs ilgstoši lēniem soļiem, bet ir jāieliek pirmie soļi. Un tad ap to audzēt jau visu sapratni un tālāku attīstību. Jā, un arī šodien sēdes laikā tika runāts par pārtvērēju dronu sistēmām, kas tiks ieviestas. Varbūt pastāstīt vairāk cilvēkiem izpratnē, kas tagad tiks mainīts, un dēļ ko tad varbūt iepriekš tos sistēmas nenostrādāja un droni netika notriekti, bet tagad arī jūsu pašu uzstādījums un retorika medijos un publiskajā telpā ir tas, ka arī jūs pats uzskatāt, ka tie droni ir jotrīc un ka nedrīkst pieļaut bezpilota lidaparātu ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Droni ir jāatriec, lai es atkārtošu vēlreiz, jo mēs nezinām, kur drons var ietriekties, kur viņš lidos. Un mēs nevaram būt pārliecināti, ka drons apgriezīsies un aizlidos atpakaļ uz Krieviju, vai drons ietrieksies meža masīvā vai ezerā, nenoradot bojājumus vai cilvēku bojāju. Drons, kurš aprīkots ar kaujas galviņu, ir ļoti smags ierocis. Un, ja viņš ietrieksies dzīvojamā mājā, tur būs iedzīvotāji, varbūt arī bojā gājušie. Tāpēc mūsu uzdevums ir šos dronus triekt lejā. Izvēlēties tās vietas triekšanai lejā, kur
apdraudējums mūsu iedzīvotājiem ir vismazākais. Samazināt jebkāda veida risku mūsu civiliedzīvotāju ievainošanai. Tas nozīmē, ka, ja, piemēram, gadījumā atsakortoja šūnapraidi un Latvijas gaisa telpā ielidoja drons, tad visticamāk tas jau tiks notrīkts. Mēs trieksim lejā jebkuru dronu, kas lidos iekšā. Protams, ir jāņem vērā dažādi faktori. Mums tiek veidota pretgaisa aizsardzības sistēma, kas patreiz ir sabiedroto lidmašīnas, kas arī notrieca pirmo dronu. Milzīgs paldies mūsu sabiedrotājiem, mūsu karavīriem, kas saulēcīgi ieraudzīja, kas saulēcīgi padeva informāciju komandierim, informējām mūsu draugus, lidotājus, teiksim tā, un viņi pacēla gaisā lidmašīnas un notrieca šo. Mums ir pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas, kur mobilās grupas izbrauc uz savām pozīcijām un tad mēģina nomedīt šo dronu. Tagad mēs strādājam, lai mums būtu droni pārtvērēji, kas ir nolikti un gaida un ir spējīgi ļoti ātri pamanot dronu, pacelties augšā un to dronu noķert un notriekt lejā. Tieši kā to dara arī Ukrainā. Ukrainā pārsvarā visus dronus notriec ar pretdronu šīm sistēmām, ar droniem pārtvērējiem. Tātad mēs šo sistēmu arī tagad attīstam. Iepriekš mums šādas sistēmas nebija. Mūsu industrija ir pastrādājusi un ļoti labi pastrādājusi. Tagad mums ir vajadzīgi šos dronus aprīkot ar kaujas sprāgstvielām, lai viņi būtu efektīvi, savienot ar radaru sistēmām, apmācīt karavīrus, ar viņiem strādāt un izvietot uz robežas. Tas arī aizņem laiku, bet mēs esam sev nolikuši laika nogriezni un veicamos soļus, lai šo uzdevumu izpildītu. Un tad mums parādīsies jau vairākas sistēmas, ar kurām mēs varēsim triekt dronus lejā. Pirmais ir droni pārtvērēji, un kā pēdējais tad mēs izmantojam arī mūsu sabiedroto lidmašīnas. Ja būs nepieciešams, jebkuru līdzekli izmantosim, lai viņu triektu lejā. Saprotu, ka ar portvērēju droniem tas būtu arī finansiāli lētāks variants triekt nost, bet cilvēki interesējās, cik tad izmaksoja drona notriekšana iepriekš ar aviācijas palīdzību. Drona notriekšana izmaksu ziņā tas ir pilotiem un tai valsts tiem valsts pārstāvjiem jautājums, cik izmaksāja tā raķete. Man būs grūti komentēt, cik tā raķete maksāja, bet šie droni pārtvērēji, ko mēs tagad izvietojam, tie būs daudz reizes lētāki, un mēs skatāmies uz lētiem, efektīviem risinājumiem, lai mēs varētu sargāt savu gaisa telpu. Jā, un arī par Latvijas militāros industrijas attīstību. Ministru kabineta izbraukuma sēdī šodien tika runāts arī par militāros ražotnes izveidi pierobežā, kur būtu īstenota sadarbība ar Ukrainu. Varbūt varat arī par to izstāstīt plašāk, kas tī plānojās. Protams, militāra ražotne Latvijā attīstās un ļoti strauji attīstās, tāpat kā jebkurā valstī. Patreiz militārā ražotne vairāk ir izvietota Latvijas centrālajā daļā, jo iespējams tāpēc, ka tur ir gan pieejami inženieri, darba spēks vairāk, vai arī vienkārši uzņēmēji tur attīstīja šīs spējas un militārās bāzes, kur parādīt šos testēt dronus. Jebkuru izstrādājumu ir daudz lielākas. Ar ministru prezidentu mēs pārunājam, kad aicināsim militārās industrijas pārstāvjus, ražotājus, izvērtēt iespēju nākt uz Latgali un veidot šeit uzņēmumus, veidot šeit ražošanu. Jo šeit arī būs vienības, šeit mums netālu tiks atvērts Sēlies poligons, kurā mēs veiksmīgi varēsim testēt, mācīties, izmantot dažādu veidu dronus un ne tikai.
kas ir pietiekoši tuvu, un iespējams arī varētu būt ļoti interesanti uzņēmējiem. Mēs runāsim ar uzņēmējiem, gan Latvijas, gan arī potenciālajiem Ukrainas uzņēmējiem, kuri Latvijā plāno atvērt uzņēmumus un veidot kopražošanu ar Latvijas uzņēmumiem, lai veidotu spēcīgu industriju, spēcīgas sistēmas. Mēs viņiem, protams, piedāvāsim un aicināsim nākt uz Latgali, izvērtēt iespēju nākt šeit, strādāt, attīstīt savu uzņēmumu, veidot darba vietas, piesaistīt inženierus, nodrošināt jauniešu palikšanu šeit Latgalē. Un ko tas varētu arī būt īstenots? Ar uzņēmējiem runāšu, datumu nepateikšu, bet, protams, ka drīzākajā laikā ar viņiem arī būs tikšanās, un katras tikšanās laikā es arī uzsvēršu, ka šeit ir ļoti labas iespējas nākt strādāt, veidot šos uzņēmumus, Ukrainas uzņēmumus. Mēs ļoti vēlamies redzēt šeit Latvijā jau tuvākajā laikā, kad viņi veido kopuzņēmumus, kopražošanu ar mūsu uzņēmumiem. Un šeit ir jāsaka, ka šis noslēgtais drone deal dokuments, ko parakstīja mūsu premjerministrs un Ukrainas valsts prezidents, dod mums iespēju pārnest Ukrainas industrijas tehnoloģijas uz Latviju. Tehnoloģijas, kuras ir kaujā jau pārbaudītas, karā pārbaudītas, un šīs tehnoloģijas integrēt un veidot kopā ar mūsu uzņēmumiem jau sistēmas, ieročus, lai varētu sekmīgi veidot aizsardzības spējas. Jā, jūs diezgan daudz uzsverat arī sadarbību ar Ukrainu, un jums pašam arī ir izpētīga profesionālā pieredze dienestā, militārajā jomā, bet arī sabiedrībā ir izskanējuši tādi redzījumi, ka vai tie ir laba praksa, ka militāra persona ir politikā. Kāds varbūt jūsu paša redzījums ir iz tādiem redzījumiem, un kā varbūt no savas pieredzes jūs varētu tādu pretargumentu sacīt? Patreiz man sanāk, laikam. Un nav jau svarīgi, vai tā ir militāra persona, kas iet politikā, vai tā ir civila persona, kas veido savu karjeru politikā. Galvenais ir cilvēka attieksme un vēlme strādāt, un viņa izpratne. Un kā es teicu, šī mana pieredze, gandrīz 30 gadu dienestā, man liekas, man palīdz. Nevis traucē, bet palīdz strādāt un veidot labu sadarbību, komunikāciju ar bruņoto spēku vadību, ar karavīriem un pārstāvēt aizsardzības nozari politiskajā vidē. Un kā arī runāt ar partneriem Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā. Jo es pārzinu tās militārās lietas. Kā jūs, kā militāra personai, būtu varbūt sarunas noslēgumā tas ieteikums iedzīvotājiem, kā varbūt uztvert esošo situāciju tieši Latgalā, kādā laikā mēs dzīvojam, un no jūsu puses ieteikums? Šis nav vienkāršs laiks, bet arī nav jāuztver kā kara laiks. Karš ir blakus. Ukrainā ir karš, mēs Ukrainu atbalstam, bet nevajadzētu baidīties un dzīvot, turpināt, veidot uzņēmumus, braukt uz šejieni, uz Latgali, atpūsties, veidot ģimenes. No tā nav jābaidās. Ir jāuzticās bruņotajiem spēkiem, ir jāuzticās viņu spēju. Ne tikai bruņoto spēku, bet arī mūsu sabiedroto spēju atturēt pretinieku, un, ja vajadzēs, arī cīnīties. Vienkārši uzticamies un veidojam. Un, ja ir stipra ģimene, kas ir Latvijas spēcīga ģimene, tad viss arī izdosies. Jā, bet šis vēl nav pēdējais jautājums. Vēl mums ir divi svarīgi jautājumi, ko es jums uzdotu. Šodien ministru kabineta sēdē runājot arī par kompensāciju dažkāršanu, par dronu radētiem pūstījumiem, tad varat pakomentēt vairāk itu situāciju, kā jūs skatītājs tādu apjomu kompensāciju dažkāršanu?
Ir pieņemts lēmums par kompensāciju piešķiršanu, kur, ja drons ielido nodara postiem uz kādu īpašumam vai lietai, tad valsts kompensēs iedzīvotājiem materiālos zaudējumus. Ir izveidots algoritms, kad iedzīvotājiem 3 dienu laikā viņš iesniedz savu prasību, un līdz mēnesim izskatot tiek izmaksāta līdz 90% atlīdzība no radītajiem zaudējumiem, kas ir par viņa īpašumu, vai par īpašums, vai māja, vai automašīna, kā arī, ja tie ir lauksaimniecības produkcija vai zemes, tad tas tiek kompensēts. Un otrs arī svarīgs jautājums mums Latgalē ir nelegālā migrācija no Baltkrievijas puses, īpaši vasarā, kurš tajā laikā cieši sajasanos. Un redzam, ka katru dienu tiek nokirti vairāki nelegāli migranti. Un te gan vairāk ir iekšlietu ministrijas joma, bet jūs no aizsardzības ministrijas puses, kāds varbūt ir tas pienesums, kā efektīvāk cīnīties ar to situāciju Latgalā? Mēs jau vairākus gadus, daudzus gadus atbalstam iekšlietu ministriju, valsts robežsardzi, lai cīnītos ar nelegālo migrāciju. Un ļoti lieli karavīru resursi, cilvēku stundas tiek pavadītas uz robežas kopā ar valsts robežsardzi. Šodien mēs tikāmies arī ar iekšlietu ministru un valsts robežsardzes priekšnieku, kā arī bruņoto spēku komandieris piedalījās arī pārunājām šo turpmāko sadarbību. Mēs turpināsim atbalstīt un kopā darīsim šo darbu, lai samazinātu nelegālās migrācijas pieplūdumu vai iespēju šķērsot mūsu robežu. Bet mūsu galvenais uzdevums ir atbalstīt valsts robežsardzi. Joprojām valsts robežsardze ir primāri tie, kas to dara. Mums ir jāskatās ļoti daudz uz dažādu sensoru izvietošanu, detektācijas kameras uz robežas, lai šis darbs paliktu vairāk tehnoloģiski attīstītāks, lai mēs ātrāk ieraudzītu šos robežu pārkāpējus un reaģētu uz viņiem jau ar mūsu karavīru, valsts robežsardzes cilvēku pārstāvju klātbūtni. Šeit darbs, kas mums ir darāms kopā ar iekšlietu ministru, bet tā komunikācija ir laba. Un domāju, ka tie risinājumi, kas ir patreiz un uz kuriem mēs iesim, arī nesīs šo rezultātu. Ja. Protams, ka jāņem vērā, ka viņi nāk, iespaidot mēs viņus nevaram no tās nākšanas, bet arī tur ir jāstrādā kā ārlietu ministrijai un premjeram pārunājot arī citu valstu vadītāju starpā. Un mums jādara savs darbs ne tikai šeit, pie robežā, sargāt robežu, bet arī jādara darbs, kas ir daudz tālāk Latvijas centrālajā daļā vai pie Lietuvas robežas, samazinot iespēju pārvadātājiem darboties. Noņemsim pārvadātājus, noņemsim iespēju arī viņiem nākt šeit iekšā. Nebūs pārvadātāji, nebūs, kas ved viņus uz turieni un samazināt. Strādāsim kopā ar iekšlietu ministriju, atbalstīsim viņus, lai samazinātu migrāciju. Sacīšu paldies par sarunu aizsardzības ministram Raivim Melnim. Tas bija raidījums Latgales stunde, kuru vadīja Marta Puzāka. Raidījuma veidošanā iesaistīja arī Madara Bērtiņa, Maija Upeniece, Laura Sondere un Ints Salamiņš. Visu labu!